Skatāmies vēl vienreiz. Artūrs Juziņš šeit jau bija tāds pārkāpums. Es domāju, ka par to arī ir dzeltenā kartīte. Un šeit rokas epizode. Nu, šķiet, ka trāpīja. Skatāmies. Te mēs no aizmugurs to neredzam, bet tā jābūt spēlē šī epizode ir identiska man šķiet tai, kas bija pirmajā puslaikā. Ja tas nebija Meļņiks, jā, kas nāca laukumā uz maiņu. U21 izlases līderis. Bet video asistenti tiesneši neiejauc spēlē. Vismaz pagaidām. Es domāju, viņi arī skatās, bet man šķiet, ka tā epizode ir identiska tai, ko mēs redzējām pirmajā puslaikā. Nu jā, šeit arī varētu būt tas 11 metru sods sitiens. Ies pats skatīties. Parasti tiesnesis sauc skatīties, tā jau ir slikta zīme. Tā ir slikta zīme aizsardzības komandai. Laba zīme uzbrukuma komandai. Parasti tā ir, jā. Vitālijs Pasjonņikovs pats dosies apskatīties. Vadošais video asistents tiesnesis šajā spēlē, Jevgeņijs Keziks, uzskata, ka jāiet pašam Vitālijam skatīties. Nu, interesanti, vai nebija no otras puses. Jā, šeit mēs redzam. Nu, jābūt 11 metru sodsitienam, manuprāt. Ja nē, tad būs interesanti parunāt ar pazīstamiem tiesnešiem, kāpēc tā nenotika šajā epizodē. Nu, ja tā, tad Denisam Meļņikam ļoti neveiksmīga epizode. Jā, es domāju, ka izskatās, ka varētu piešķirt tomēr. Nu, skatāmies uz tiesnesi. Jā, 11 metru sodsitiens, Briest garais vakars, vai nē? To mēs redzēsim pēc šī sitiena. Denis Meļņiks pārdzīvo. Vasarā viņš pievienojās Riga FC komandai. Jānis Ikaunieks. Pavisam nesen izlases rindās, viņš guva vārtus šeit pret Armēniju. Tagad viņam ļoti labi iespēja to izdarīt Rīgas derbijā. Latvijas kausa izcīņas finālā sākusies pēdējā kompensācijas minūte, vai RFS pagarinās šo vakaru. Jānis Ikaunieks pret Rihardu Matrevicu. Viens! Neizšķirts RFS, izlīdzina rezultātu pēdējā minūtē, otrā puslaika kompensācijas laikā. Bija tur 11 metru sods sitiens, pareizi rīkojas tiesneši. Un Jānis Ikaunieks panāk 1-1. Denis Meļņiks ilgi pa naktīm atcerēsies šo epizodi. Nu ko? Baširs un Goms izpild sitienu. Senegālietis pret Latvijas vārdsargu Ņerugalu. Goms perfekti. 1-0 Riga FC vadībā. Stāvu neņemam. Praktiski neņemami. Ir bijuši Jānis Ikaunieks pret Rihardu Matrevicu. RFS pirmais sitiens. Ikaunieks paklūp, bet trāpā. Wow, 1-1. Abas komandas labi iesākušas. Iesit brīvstienu no 16 m. Arī paslīdēja pret Ņerugalu. Trāpā Riga FC. Trāpā 2-1. Viņi ir vadībā, bet atbilst 100% realizācija abām komandām. Jāpatīra nedaudz šī sitiena izpildīšanas vieta. Divi latvieši satiekās. Juziņš 2-2 bez variantiem. Sitiens izpildīja leģionāri. Edvards 3-2. Viņam nav emociju. Es arī 21 gadu vecumā būtu gribējis tādus nervus. Bravo, viducī Pauli. Petrs Marešs var panākt 3-3. Pagaidām visi sitieni bijuši precīzi. Čehu futbolists Petrs Marešs pret Rihardu Matrevicu. Marešs! Matrevics! Rihards Matrevics glābi savu komandu. Marešavs sitiens nebija slikts, bet Matrevics ir lielisks. Pagājušajā gadā Marešs bija viens no štata izpildītājiem RFS komandai. Usančičs pret Ņerugalu. Vārti! 4-2. Lemajičs. Lemajičs precīzi sērijā turpinās. Riga Contreras pret Ņerugalu. Contreras, Riga FC Latvijas kausa ieguvēji 2023. gadā.
Viņi uzvar niktākos pretiniekus Rīgas derbijā RFS